Sveiki! Mani sauc Ernests Janāts. Mācos Madonas valsts ģimnāzijā. Pagājuši gadu piedalījos dziesmu konkursā. Dziesmu dziedu, kāda bija. Un tur es dabūju diezgan labus panākumus. Tāpēc nodomāju šogad piedalīties stāstnieku konkursā. Tad nu redzēs, kādi būs tie rezultāti. Bet tā kā šī gada tēma ir skaņa, tad lai skaņa. Reiz senos laikos dzīvoja kāds skroderis un galvenieks. Abi bija ļoti labi draugi. Un darbu meklēja vienā un tajā pašā mājā, jo skroderis izcili mācēja spēlēt violi, bet galvenieks ļoti labi dansāja. Tā nu kādu dienu abi nodomāja aiziet uz vietējo krogu. Bet kā gadījās, kā ne? Tajā pašā krogā aiz krāsnes sēdēja velns. Velns noskatījās, kā skroderis spēlē savu violi un galvenieks dansā. Viņš domāja, ja man būtu tādas spējas spēlēt violi un dansāt, tad man nebūtu nekādu problēmu dabūt visas cilvēku dvēseles. Viņš domāja, pārdomāja, sadomāja un beidzot izdomāja plānu. Tā kā skroderis un galvenieks izgāja no kroga, viņiem priekšā izlēca velns un teica: Skroderi, vai tu vari man iemācīt spēlēt violi? Un galvenieki, vari iemācīt dansāt? Nekādu problēmu. Labi, visi trīs devās mājā. Bet te pēkšņi skroderis ieraudzīja. Kungam spīd asta. Tā nu viņi saprata, ar ko viņiem ir tā darīšana. Nonākuši mājās, skroderis nostājās un teica: ja tu gribi spēlēt violi tikpat labi kā es, man tev jāapgriež nagi. Bet galvenieks teica: ja tu gribi dansāt tikpat labi kā es, man tev jāiztaisno kājas. Velns bija ar mieru. Ko tik tu neizdarīsi dvēseli labā? Tā nu skroderis paņēma šķēres un sāka griezt. Grieza vienu nagu nost, grieza otru, un tad tīši vai netīši iegrieza velnam pirkstā. Velns sāka vaimanāt, bet pa to pašu laiku galvenieks taisno vienu kāju, taisno otru un norauj visu nagu nost. Velns tā sāka bļaustīties, ka visas lapas no kokiem nobira. Bet te iedziedās rīta gailis. Velns to dzirdot tā rāvās, ka prom bija, un līdz pat šai baltai dienai nav ne iemācījies spēlēt violi, ne arī dansāt. Es pats esmu muzikants, spēlēju eifoniju orķestrī. Tā kā pastāstīšu atgadījumu, kas ar mani arī ir noticis. Šogad piedalījos dziesmu svētkos kā korists, bet no orķestrantiem uzzināju par tādu tradīciju, kurā vecākie orķestranti, kam nav pirmā reize dziesmu svētkos, viņi izjoko jaunākos, ielejot instrumentos ūdeni tieši pirms koncerta. Un vēl uzzināju, ka ja instrumentā ielej ūdeni, spēlēšanas laikā tās burbuļ. Atbraucu atpakaļ uz mājām, pazvanīju saviem orķestra biedriem un izstāstīju par šo tradīciju. Pāris mēnešus vēlāk mums orķestram ir jāuzstājas. Mēs stāvam visi aizskatuvē, ļāpājam, turam instrumentus rokās. Jūs jau zināt, kā tas viss notiekās. Bet te mūs piesaka uz skatuves. Mēs stalti uzejam uz skatuves, smuki nostājamies
Paņemam instrumentus, pieliekam pie lūpām un gaidam diriģenta norādījumus. Diriģents paceļ roku, norādot uz skaņdarbu sākumu. Mēs visi sākam spēlēt. Bet pēkšņi dzirdam, kaut kas nav labi. Visi savā starpā saskatāmies un saprotam, ka instrumentos ir saliets ūdens. Apgriežam instrumentus, izlejam visu ūdeni ārā un tad turpinam spēlēt. Skaņdarbs izskanēja lieliski. Un pēc koncerta mēs arī noskaidrojam, kurš tad bija tas blēdis, kas mūsu instrumentos salēja ūdeni. Tā nu, ja pasaka bija par muzikantiem, atgadījums par muzikantiem, tad lai iet arī anekdota par muzikantiem. Reiz dzīvoja kāda sieva un vīrs. Sieva bija ļoti čakla. Kamēr viņa taisīja ēst, tikmēr vīrs spēlēja akordeonu. Kamēr sieva mazgāja māju, tikmēr vīrs spēlēja akordeonu. Kamēr sieva mazgāja traukus, tikmēr vīrs spēlēja akordeonu. Kamēr sieva skaldīja malku, tikmēr vīrs spēlēja akordeonu. Un kamēr sieva uzara lauku, kā jūs domājat, ko darīja vīrs? Nu, jā, spēlēja akordeonu. Kaimiņi noskatījās uz šo un teica, Jāni, tev vispār kauna nav likt darīt sievai visus darbus, gan sieviešu, gan vīriešu. Jānis sacīja, kauns, man kauns, kāpēc man būtu jākaunās? Vai tā ir mana vaina, ka sieva neprot spēlēt akordeonu? Paldies!